ilgi un laimīgi bagātībā un nabadzībā, slimībā un veselībā un priekos, bēdās. Tātad dzīvo kopā divi cienījami cilvēki. Viņi tiešām ir cienījami, jo viņi dzīvo kopā ilgi. Un galvenais ir nodzīvot kopā ilgi. Kā tur tas ilgi, ja? Ja mēs parunājam ar tiem tiešām gados pāriem, kas ir jau nosvinējuši kaut kādus tur zelta kāzas, tad mēs klausamies, ka ir jāmāk vienam otru uzklausīt, ir jāmāk piekāpties un daudz kas ir jāmāk. Bet lielākoties cilvēki, kas ņem padomus no šiem te pāriem, patiesībā māk daudz ko citu. Māk izbēgt no problēmām, māk izbēgt no šīm nērtībām, no nērtajām sarunām un visiem šiem konfliktiem un šīm problēmām, kas mēdz tomēr būt ikdienā, un neviens nav ideāls. Mēs šeit nerunājam par ideālajām attiecībām, mēs šeit runājam par veselīgām attiecībām. Un tātad, kā lielākoties cilvēki redz veselīgas attiecības un kas patiesībā šeit nemaz nav veselīgs, un kā tad cilvēki sevi patiesībā dzen kapā diezgan ātri, cenšoties ilgi nodzīvot šajā te laulības savienībā, noturot šīs te attiecības. Mans vārds ir Juta Beļecka, es esmu pirmā Latvijā attiecību stratēģe, un es palīdzu tiem cilvēkiem, kuri tiecās uz veselīgām attiecībām. Dažreiz palīdzu cilvēkiem izšķirties, bet bieži lielākoties glābju laulības. Tātad, ja mēs runājam par laulības glābšanu, laulības saglabāšanu, tad bieži mēs runājam par atkarībām, bieži mēs runājam par sānsoļiem un bieži mēs runājam par hroniskām saslimšanām, kas ir vienam vai otram vai bieži vien abiem. Un tad, ja mēs runājam par sānsoļiem, tas ir vistrakākais un tas noved pie vistraģiskākā noslēguma, un tieši tāpēc mēs par to parunāsim pašās video beigās. Tagad mēs parunāsim par atkarībām un par to ikdienu, kas patiesībā ir ļoti daudzu Latvijā dzīvojošu ģimeņu ikdiena un kas šķiet pilnīga norma vakarā vīniņu iedzert vai vakarā kaut kādu stipro iedzert, tas vispār nav nekas traks. Galvenais, ka mēs ilgi kopā nodzīvosim. Un kas tad slēpjas patiesībā šī cilvēka galvā, kurš dzīvo atkarībās? Šis cilvēks, kuram nākās bieži piekāpties, kura viedokli īpaši neviens ģimenē negrib ņemt vērā, kuram nākās iet uz darbu, kuru viņš ienīst patiesībā. Un bieži šīs atkarības arī pāriet hroniskajās saslimšanās, un tad sanāk tā, ka mēs gribējām ilgi un laimīgi nodzīvot, bet ka mēs viens otru nedzirdējām, mēs nemācējām vienoties, mēs nemeklējām risinājumus. Tas viss, tas nav svarīgi. Galvenais, mēs gribējām ilgi un laimīgi nodzīvot. Un tad ilgi un laimīgi nodzīvot šiem cilvēkiem neizdodās, jo viens vai otrs aiziet pirms laika. Cilvēkam nemaz nav jāgaida vecums, tāpēc, ka viens vai otrs bieži laiž pa kreisi, vienkārši kājiņa paslīd. Un es jau esmu pieradusi, vai es jau esmu pieradis. Un es tam lielu vērību jau vairs nepievēršu. Galvenais, ka cilvēks ir ar mani, galvenais, ka cilvēks tomēr izvēlās gala rezultātā vienmēr mani. Un man ar to pietiek. Tad kāds varētu būt noslēgums šajā te situācijā, kur tu labi redzi, ka cilvēks tiešām laiž pa kreisi un regulāri, un tu vienkārši pieciet. Tu vienkārši esi jau pieradis vai pieradusi. Tad iedomājies tagad situāciju, kur tu saņem analīžu rezultātus un tev ir HIV pozitīvs. Tāpēc, kad otram cilvēkam patika iet pa kreisi. Un iedomājies, kad jums ir ģimene, jums ir kopīga sadzīve, jums ir bērni, un visai ģimenei ir HIV pozitīvs, tāpēc, ka es jau biju pieradis vai pieradusi. Tāpēc problēmas ir jārisina, ir jāiet prom no attiecībām laikā, nevis jāvēl garumā, un hroniskas slimības arī ir izvēle, atkarības arī ir izvēle, un tas viss ir jārisina, bet tikai tad, ja tu esi gatavs vai gatava ieskatīties acīs patiesībai, un nevis gaidīt, kad patiesība pati pieklauvēs pie durvīm un pateiks, jau ir par vēlu.